visiem no rīta. Ir 6 rītā. Pilsēta pamazām mostās, cilvēki iet uz darbu. Es arī izbraucu tikko reisā. Braukšu pašlaik pakaļ kravai. Nezinu, cikos būs gatava. Cerams, ka būs jau ap 9 no rīta gatava. Varēs ātri sakrauties un doties tālajā ceļā. Ja nē, tad nāksies gaidīt. Braucu kā ierasts jau uz Kentucky. Šis būs mans pēdējais reiss. Nobraukšu šo reisu, atbraukšu mājās un tad pēc nedēļas došos uz Latviju. Tad jau domāju, noteikti kaut kāds būs video ar kaut kādu interesantu kontentu no Latvijas. Varbūt sanāks arī šoreiz man ar pūri mazliet tur pavizināties. Būtu ļoti jauki. Redzēs, kā būs. Bet jā, pašlaik dotajā brīdī dodamies pēc kravas un tāds tālāk dosimies mēs uz Kentucky. Bankas ir ciet. Jāpārbauda riepas, jāpārbauda plombe, lai viss vietā būtu. Traileris ļoti netīrs, ir kaut kas brauca vēl pa sniegiem. Vajadzēs iebraukt nomazgāt gan traileri, gan vilcēju. Tā plombes ir. Riepām arī viss kārtībā. Atrodamies skaistajā štatā Jūta. Ļoti patīk šis štats. Ļoti daudz visādu klinču, kanjonu, kas ir tieši sarkani. Skats ir vienreizējs. Ceļšķi rudenī. Tad, kad lapas krāsojas, ļoti patīk ar Jūtu braukt. Tiešām tāds štats kā, laikam neviens cits. Apstājos Nebraskā pie veikala, aiziet jānopērk šādi produkti. Ievēroju ļoti interesantu lietu. Satikās nākotne un pagātne. Es domāju, šis pikaps, kad izgāja pirmoreiz ārā, izlaists viņš nedomāja, kad kaut kad stāvēs blakus robotam. Kad skaties uz vecu pikapu un saproti, ka tomēr izvēlētos pikapu nekā mūsdienu robotu. Atrodos Kentucky, burtiski 5 minūtes no manas piegādes vietas. Piegādāju kravu. Pārbraucu gandrīz kā pāri ceļiem tikai un atbraucu pēc nākošās kravas, kas ies uz Kaliforniju. Šis ir manas siksnas, kas te stāv. Braukšu pa ziemeļiem, kaut gan Kalifornijā sola sniegu, bet es ļoti ceru, ka viss noskaidrosies. Man ir 18,000 poundu smaga krava. Domāju, viss būs labi. Kaut kā jau pārbraukšu, negribu pa leju braukt, tur beigi pa leju lēnītām pa Kaliforniju, kamēr izbrauc, tur ātrums kaut kādi 55, pa Kaliforniju ir jūdzes stundā. Tad labāk nekas, izbraukšu pa ziemeļiem. Ja gadījumā kas, vienkārši uzlikšu ķēdes pirms mājām un lēnām mierā pārbraukšu uz kalnus un būšu mājās. Ārā vienreizais laiks, pavasarīgs ļoti. Beidzot nāk vasara jau. Atbraucu uz diezgan tādu lielu noliktavu. Esmu vienīgā fūre, kas šeit pašlaik ir otrā ēkas pusē, arī neviena nav. Un domāju, līdz ar to diezgan ātri mani sakraus.
Nezinu, ko vēl kraus, bet zinu, kad krava ies uz lielveikalu Costco. Paskatīsimies, kas mums tur būs. Šodien arī viss tā diezgan uz ātru roku. 8 no rīta man bija piegāde. 8 arī mani uzlika uz rampas, uzreiz izkrāva. 5 minūtes pārbraucu pāri ceļam un esmu jau atkal uz rampas. Cerams, ka viss sakraušanas process ies arī ātri. Tikmēr iešu jāsataisa kafija, jāpēt, un tad varēs doties arī ceļā. Šodien ir jau 12. aprīlis, 12. rītā man ir no rīta pilsētā turpat piegāde. Pēc piegādes jāskrien no mūsu San Francisco uz lidostu, tad atlidos. Domāju, varbūt daudzi no jums dzirdēja Lufthansa taisīja kaut kādus streikus, ja. Līdz ar to mums arī tas ietekmēja, tantai atcēla lidojumu. Vakar vispār tur bija viss uz nerviem, kamēr sazvanījos, kamēr dabūju citu lidojumu uz ātru roku. Kaut kāds murgs. Bet, kā saka, viss labi, kas labi beidzās. Braucam lēnītām, palika kaut kādi 20 maili man līdz Trakstepam. Tad iešu dušiņā, paņemšu kafiju un ļoti interesanti, kas tur Kalifornijā būs priekšā. Cerams, ka nekas īpaši draudīgs nebūs tāds. Jā, aprīļa beigās, ko tādu es negaidīju. Visu ziemu nobrauc, īsti pat pa sniegu nenācās braukt un
šeit dīzelis. Tā. 6,39 ar skaidru naudu un ar kartītiem maksās 6,45. Benzīns 4,28. Šeit zīme tāda interesanta. Tur rakstīts, ka pilsētas populācija ir 28 cilvēki. Tad miestiņš vēl tās 28 cilvēki, te laikam vienkārši viena liela ģimene dzīvo. Jā. Es domāju, viņiem te jautri iet. Tūkstneša vidū. Tā, man vajag kaut kur atrast, kur es varētu piestāties, lai man nevajadzētu tālu iet, jo man šodien ir slinkums staigāt. Es jums pateikšu, kā ir. Man ir slinkums iet kaut kur tālu. Tā. Kolēģi teica, pagulēt, teica, kamēr es iešu dušā un pēc kafijas iešu viņš paslaust. Nu, tad, kad es izbraukšu, es viņu iecelšu toreiz tā. Kur varētu es atrast kādu vietiņu, nopirkoties, lai es nevienam netraucētu. Šitā ir priekš invalīdiem, laikam. Nē, tieši tai skaistai baltai fūrītei ir viena vietiņa brīva, tieši priekš manīm. Paskatīties, kas man ir ar ziemas apaviem, vai man vispār ir līdzi. Jau zābaciņš tieši priekšā. Pasties, pat ar visu cedeli vēl es viņu šogad neesmu vilkusi. Es zinu, kad es uz Latviju tādus aizsūtīju, un šos es nopirku jaunus, tādus pašus. Neesmu vēl vilkusi, viņa baigi feini. No ārpuses ir gumijas, jā? Baigi lielais izmērs izskatās. Nu, es ar biezu zeķi plānoju. Galvenais, lai nenolostu ar tādiem tankiem. Viņa ir gumijas no ārpuses gari, un iekšā ir ļoti biezs siltinājums. Tieši tad, kad es viņus izmantoju tieši tikai tad, kad principā jāliek arī ķēdes. Baigi feinie. Es viņus no Amazon pasūtīju līdz pat iztur augstumu līdz pat minus 40 grādiem pēc Celsija. Tad ziemas apavi man ir, tas mani jau priecē. Drēbītes ziemas arī ir. Tad jau nebūs nemaz tik traki, es domāju, tā. Nu, ko, ņemsim somas un jāiet uz dušu būs. Nu, re, atradu arī es kolēģi savu. Tiesa, viņš noparkojies kaut kā tā ļoti, ļoti nesaprotami. Viss liels parkings, kāpēc tieši šeit? Nu, tas tā. Tā, uzrakstīja īziņu, kas varu braukt. Braukšu pa priekšu. Tikko uzpildījās. Pagaidām rāda, kad uz mājām braucot uz rietumiem ceļš ir slēgts. Nezinu, parkings arī diezgan tās pilns ar fūrām. Izbraukšu laikam ārā, mazliet tuvāk piebraukšu, paskatīšos. Kas tur būs gadījumā, ja tiešām ceļš slēgts. Nu, neko noparkošos, gaidīšu. Tuvāk mazliet, kad atvērsies, uzreiz varēšu izbraukt. Jā, jautri iet. Es 2 stundas no mājām, aprīļa vidus, un iestrēgu. Nu, ko darīsim? Tur tālāk ir Kalifornija. Tur man jābrauc pāri būs tiem kalniem, kas priekšā. Tur te. Kur pašlaik ceļš ir slēgts. Nu, piebrauksim mēs tuvāk ar kolēģi. Kolēģis priekšā. Izdomājam, kad piebrauksim tuvāk, tur it kā parkings tāds ir un neliels paskatīsimies, kas tur būs, jo pagājušais viņš teica, ka arī tāda pati situācija, pie viņš piebrauca tuvāk, uzlika maksimums ķēžu un viņu izlaida cauri. Kaut kur mūsu vēl viens kolēģītis te apkārt ir vai jau pa priekšā izskrēja vai aizmugurē, nezinu, bet kaut kur te mūsu rajoniņā arī viņš mājām dodās. Tad piebrauksim tuvāk un redzēsim, kas tur notiek. Uzpildījāmies tikko. Man AdBlue ļoti pazūd. Nezinu, skatījās kolēģis tur apakšā, tur, kur tas ir,
kāda blūja, ja? Kā nekāda cauruma nav, nekas netiek. Varbūt kaut kas pašā sistēmā kaut kur aiziet vairāk kā vajag. Nu, tas ir tā, kura tāpat brauc, ja viss ir labi, principā, lielu un tā ņemot, es līdz mājām aizbraukšu. Un tad jau paskatīsies, man būs 2 nedēļas brīvas. Un tad jau mehāniķiem būs laiks paskatīties, kas tur notiek, kas tur problēma. Bet pašlaik mums galvenais mērķis ir tikt cauri kalniem Kalifornijā. Nu, es tā domāju, ka ķēdes noteikti mums vajadzēs likt vai maksimums vai minimums, bet ķēdes vajadzēs likt. Es pa kamerām skatījos, kas tur notiek uz ceļa. Nu, diezgan aizputināti netīri ceļi, it kā brauc greiders tīra visu, ja. Bet es tā dzirdēju, ka vairāk saka, kāpēc ir aizslēgts ceļš, nevis tieši tāpēc, ka pats ceļš ir piebrauks tur sniegu vai kaut kas vai avārijas, bet tieši, kad esot redzamība ļoti slikta, es tā saprotu, migla kaut kāda var būt. Tad, nu tā, brauksim, redzēsim. Šī ir pilsētiņa Rīno, atrodas Nevadas štatā, kas ir kaut kādas 15-20 minūšu brauciena attālumā līdz Kalifornijas robežai. Man viņa atgādina tādu mazu Las Vegasu, jo visur ir kazino. Ieja pat Trakstabā uzpildīties, tur arī ir atsevišķi istaba ar kazino ar aparātiem. Nu, tā ir Nevada, ja? Nevadā visur kā. Visur kā kazino, viss ir automāti spēļu. Rīno vēl sauc par vislielākā mazākā pilsētiņa. Nezinu, kāpēc. Tā ir vislielākā mazākā pilsētiņa. Jā, interesanti, tāda pilsēta vairāk viss ir sastāv no kazino, man liekas, tur priekšā arī lielās ēkas, kas redzēs, tie ir visi kazino, viesnīcas, visa tā jautrība, jā. Es kaut kā uz kazino neesmu īpaši liela fana, nezinu, man liekas, kad Las Vegasā vienreiz biju, tad iemetām kaut kādus $20 intereses pēc paskatīties, kā mūsu veiksme, bet, nu, nekas īpaši nepaveicās. Man kaut kā, godīgi sakot, bijuši nebijuši tie kazino. Es personīgi uzskatu to par naudas kaut kādu pilnīgo izķeļu izsviešanu. Nu, kā kuram, jā? Tad, nu tā, jā, kustamies uz priekšu. 15 jūdzes palika līdz Kalifornijas robežai un jau sākas pamazām maziņš sniegs sāc. To jau tā kā nepiesals, nu, temperatūra 10 grādi ārā siltumā ir plusā, bet kaut kādi nokrišņi pamazītēm jau sāk krist. Es cenšos tā pozitīvu attieksmi turēt pret šo visu situāciju. Bet, nu, kaut kā grūti tad, kad ceļš ciet un ķēdes vajadzēs likt, bet man nekas ir viss labi. Būs ko YouTube'ā ielikt, būs ko jums parādīt, būs interesanti pēdējais sniegs. Es tā ļoti ceru, jo man liekas, saku pēdējais sniegs, pēdējos 3 video kaut kādus. Pēdējais sniegs, viss vasara klāt. Varbūt vajag mazāk kaut ko tādu teikt, tiešām varbūt būs pēdējais sniegs. Nekas, viss ir labi, braucam. Pabraucām zīmē garām, rādīts, ka pēc 5 jūdzām pārbaudīs transportnieki, vai ir ķēdes līdzi. Mums viss ir līdzi. Tikko sazvanījāmies ar vēl vienu mūsu kolēģi, 3. pusējo. Viņš kaut kādas 5 jūdzes reiz mums. Jā, pagaidām kaut kāda lēnītēm, kā migla, mākoņi kaut kādi iet uz leju un tiešām redzamība kā priekšā pasliktinās. Apstāsimies pārbaudīt ķēdes, redzēs, ko mums transportnieki pateiks, varbūt laidīs garām, cauri pateiks, uzlieciet ķēdes un lēnītām ripojiet. Par tādu variantu es nebūtu pretī. Galvenais, lai uz vietas nav jāstāv. Snietiņš arī sāk krist, temperatūra vēl nemainās, bet snietiņš jau sniegpārslas krīt. Jau kaut kāda šmuce mazlietiņ sāks parādīties. Es joprojām nespēju noticēt, ka ir pašlaik 12. aprīlis. Un mēs ar visu šo te pašlaik situāciju darāmies. Jā, klausies, bija tāda saulīta
rīta es tā jau nopriecājos, cik feini, tomēr domāju, nebūs nekāda sniega, no kotra ķēdes. Pasties kādas debesis saulīte, ja? Un pabraucam mazlietiņu uz priekšu. Pilnīgi pamainījās laiks. Mēs vēl pat neesam kalnā sākuši kāpt. Nāk no pretējās puses mašīnas, visas ar sniegiem, pilnas. Nu, būs jautri. Turamies, sēžam, skatāmies, kas man te tālāk būs. Tā zīme priekšā, pārbauda priekšā zīmes ķēdes. Šeit jau citi šoferi liek ķēdes. Nu, nezinu, man liekas, tas mazlietiņ par agri. Šeit jau principā vēl jau tīrs asfalts kaut kādu ļoti krietnu gabalu ies. Pēc 5 jūdzēm tikai vēl pārbauda, vai ir ķēdes, un viņi jau liek ķēdes. Nu, labi, kā kuram tas, es kaut kā, man liekas, vēl neliktu. Tā, transportnieki stāv. Prasa, lai būtu maksimums ķēžu skaitam līdzi. Maksimums ķēdēm jābūt. Nu, tas vēl nav rādītājs, kad vajadzēs likt maksimums. Tas vienkārši viņi grib, lai to maksimums ķēžu būtu līdzi gadījumā, ja vajadzēs maksimumu likt ķēžu. Paskatīsimies. Nu, ķēdes tā vai tā nāksies likt. Es ar ķēdēm pagājušo arī visu ziemu neliku, vai es pagājušo es liku. Un to, kamēr uzliku, nevajadzēja jau vairs ķēdes. Pavasaris gandrīz pienāca. Nu, tur tiešām es Oregonā biju iestrāgusi uz 2,5 dienām, un tad beidzot pārgāja sniegs un viss. Un sākām braukt ārā, nu domāju, 2,5 dienas gāja sniegi, nu nevar būt, kad jā īstenībā būs ceļš. Sāku likt ķēdes, sniegs ceļš parkingā, es tur atraku viņu, uzliku ķēdes ar Dieva palīdzību. Tiešām pavasaris, domāju, pienāks drīzāk nekā es tās ķēdes uzlikšu. Izbraucu uz ceļa ārā, pabraucu gabaliņu, vairs pat ķēdes nevajadzēja. Nu, kas tas ir par tādu? Pabraucu burtiski minūtes 15, tur tā kā vietām bija sniedziņš, nevajag ķēdes, apstājos, noņēmu ķēdes, braucu tālāk, viss normāli. Domāju, nu kā tas var būt, kad 2,5 dienas gāja sniegs, jā, parkings, man līdz durvīm bija sniegs un uz ceļš palika tīvs, tur kaut kādas dažas stundas nebija sniega un viss iztīrījās. Tas bija kaut kāda sazvērestība. Patrenājos likt ķēdes. Tāpēc es domāju, šodien būs jauki pārbraukt. Nu, vēl viens maziņš plusiņš ir tas, kad pašlaik ir 10 no rīta, ja? Un mēs to visu darīsim dienas gaismā. Tas ļoti palīdz tiešām. Kad tu liec ķēdes dienas gaismā. Tā, kas mums te notiek, kolēģis? Pārkārtojas, tāpēc, kad ceļa malā cilvēki liek ķēdes, lai mēs nevienu neizķertu. Mēs vēl pabrauksim uz priekšu. Nu, es šodien sekoju kolēģiem, kur viņi tur es. Tāpēc es nestājos, neko nelieku, jo man viņi palīdzēs likt ķēdes, tāpēc es tieši viņiem, viens ar šortiem ķēdes liek normāli. Tā, braucam, sekojam kolēģim un skatīsimies, kas tālāk notiks. Šeit pat stāv mašīna speciāli, kas pārdod ķēdes, kam tu vari samaksāt un tev uzliks viņi par atsevišķu samaksu ķēdes arī. Jā, visi stāv uz Kaliforniju daudz liek ķēdes, nezinu, mēs pagaidām braucam. Nu, es arī braukšu. Kā jau es teicu, ko kolēģi dara, to es darīšu. Jo mums arī neviens nestādina, neviens neliek likt ķēdes priekšā. Priekšā ir sastrēgums, visi stājas. Pārkārtosimies atpakaļ uz to līniju. Šeit priekšā apstājies busiņš, kas liek par samaksu ķēdes $40, par mašīnām $40 un uz fūrēm $40 par vienu riepu. Par vienu riepu $40. Labs biznesiņš, es jums teikšu tā labs. Stāvam, mašīnas stāv,
ceļa malā liek ķēdes, es tur ķēdes negribētu likt, ja tas ļoti bīstami, tu tiešām starp divām fūrām ļoti, ļoti šaurs, tur vietas nav kur izgrozīties. Pabrauksim uz priekšu. Vēl jau neviens oficiāli no valsts, teiksim tā, iestādām mums, no transportniekiem, es domāju, ja, nav teicis, ka jāliek ir ķēdes parāds, jo citi saka vajag, citi saka, ka nevajag ķēdes, citi saka vajag maksimum, citi minimum. Ļoti nesaprotams. Pabrauksim tur uz priekšu, tur, kur ķēdes pārbaudīs, tur, ja vajadzēs, tur ir ļoti laba viena vieta, kur var ķēdes likt, tur daudz vietas, un nav tā, kā šeit gar ceļu tev braukā visi garām pilnīgi pa pēdām, ja? Šeit pārsvarā visi indusi, kas liek, visi šie ir indusi. Neesmu vēl nevienu, citas tautības ir godīgi redzējusi. Ar maikām, ar šortiem, ar šļopancēm. Ierasts. Aizbrauksim tur, jo tālāk mūs nelaidīs. Ja mums vajadzēs ķēdes, mūs neviens tur tālāk nelaidīs. Ja mums pateiks transportnieki, ka vajag, tad mēs tiešām zināsim, ka vajag. Apstāsimies, kur ir droši, kur var uzlikt un uzliksim. Šeit sajiet pašliek līnijas kopā. Tāpēc arī izveidojies ir tāds korķis. Vienu brīdi, ļoti sāka snikt sniegs, vienkārši nenormāli lielām pārslām. Es pirmo reizi, man liekas, redzēju tik lielas pārslas. Ceļš ir slēgts. Tālāk mūs nelaiž, ceļš ir slēgts. Brauksim atpakaļ uz Rīno. Es domāju, līdz tam laikam, kad ceļš būs vaļā, nevajadzēs arī ķēdes vairs likt, jo daudz liek pa maksimumam ķēdes tagad. Laiž tikai vietājos, kas dzīvo šeit pilsētā. Pasties kāds korķis tur. Jā, laiciņš, protams. Tā. Visu šo korķi izsēdājām, lai tikai atpakaļ brauktu apgrieztos. Kolēģis palīdzēja man uzlikt ķēdes. Ķēdes man nebija pareizā izmēra, kā jau ierasts mums. Kad liek ķēdes, neviens neskatās, ko viņi ielika, kaut kādas sarūsējušas, izmērs nepareizais. Kaut kā salika viņš, es nezinu, redzēs, brauksim. Pašlaik pazvanīja otrs mūsu kolēģis, teica, ka uzliks maksimums ķēžu, tas var braukt, to laiž cauri. Es izbraucu mazu aplīti, lai, tās ķēdes nostiepjās. Tūlīt iebraukšu pie kolēģa, palīdzēšu viņam uzlikt un cerams, viss būs labi ar manām ķēdām un varēs braukt tālāk. Visu dienu nosēdājām, atvēra beidzot ceļu. Sākām pašlaik celties kalnā, redzēs, kas tur tālāk būs. It kā teica, ka baigā šmuts esot, baigi dziļš sniegs, netīrīts. Nezinu, te pagaidām vēl sniegs ietev, pa malām arī piekritis, bet ceļš ir tīrs. Tūlītās būs mums priekšā svari. Svari ir cieti, parasti, kad ķēdes jāliek. Brauksim, redzēsim, visu dienu nomierinājām, vienkārši atgriezam mums otrādāk, aizbraucām atpakaļ. Pēc tam atpakaļ jābrauc bija. Jāsēž korķi, divreiz korķī sēdājām, tajā pa stundu gareiz. Tas tā, labi. Viss, kā saka, tas pagāja garām, tagad fokusējamies uz, kas notiek pašlaik. Pašlaik ceļamies augstā kalnā. Temperatūra ir +1 grāds, vēl jau it kā nepiesauc, bet, tāda tā temperatūra. Redzēs, kas mums tālāk būs. Pārbauda ķēdes, šie zaļie cilvēki, viņi liek ķēdes par samaksu. Man ir maksimums ķēžu. Maksimums ķēžu viņi arī prasa, lai būtu uzlikts. Braucam. Šeit jau ceļš mazliet tā kā vairāk liekas, kaut kāds sniedziņš ir. Uz mašīnām liek ķēdes. Tas viss ir par samaksu. Ļoti labs bizness. $20, lai noņemtu ķēdes, 40, lai uzliktu mašīnām un $40 par riepu priekš fūrām. Tāds lūdzu biznesiņš. Ko forši?
Kāpēc? Nē, ir cilvēki. Uz vietas arī var ķēdes nopirkt, jo ļoti daudzi brauc, viņa laiku nepārbauda, nav sagatavojušies. Un ieperas šādā te, ja, situācijā nav tev ne ķēža, nekā. Tu vismaz, jā, naudiņu patērēsi, bet, nu, tu vismaz, kā saka, ja, tev uzliks ķēdes un tiksi mājās, vai kur tev jātiek. Sniegs iet. Sniegs tiešām lielām pārslām krīt. Uz ceļa tāds tā kā, ja visi kaut kur bišķi streso, bet, kad paskaties pa malām, liekas viss tik mierīgi, tās sniegpārsniņas tik lēnīgi krīt, apsnidzis viss. Nu, ja es tā pa kamerām kaut ko redzētu, es nekad nepateiktu, kā ārā ir 12. aprīlis. Nu, 12. februāris, jā, 12. aprīlis, nē. Nu, ko? Pārbauda okuru, vai ir visiem ķēdes, man ir maksimums ķēžu uzlikts. Es varu droši braukt. Tam nav, tos nelaiž tālāk. Griež atpakaļ. Un jābrauc, jāliek ķēdes. Transportnieki pārbauda ķēdes, tur Towings stāv jau gatavībā gadījumā, ja jāvelk būs kāda prom. Smieklīga situācija sanāca, mums tur apdzina, skrēja, visi baigi nesās kaut kādi 90 garām pēc ķēdēm. Pēc tam ceļa malā braucam, stāv ķēdes liekt. Jā, visur tur zīmes bija, ka ķēdes vajag. Nu ko, draugi, jā, šeit jau mazliet situācija paliek nopietnāka. Jau ceļš mazlietiņ jau ar sniegu ir, kolēģīts mums brauc pa priekšu, 805. trailerīti velk. Toaletes papīru, veit. Krāva ar toaletes papīru viņam. Man ir elektronikas visādas priekš lielveikala, viņš red toaletes papīru. Nu, arī vajadzīga lieta. Ja kāds nevestu, tad būtu ļoti bēdīgi. Kādam arī ir jāved toaletes papīrs. Jā, tagad domāju, sāksies mazlietiņa jautrība. 33 grādi pašlaik ārā ir. Ceļš ir piebraukts. Tagad sāksim mazliet pacelties kalnā. Redzēsim, kas darīsies. Kalnu līnijas principā nevar redzēt. Galvenais, lai neviens neskrien, nevienu nesamet un nesataisa kaut kādu šaizi sev un sabiedrībai. Galvenais, visi braucam prātīgi, lēnītēm, netrakojam, visi esam nosēdējuši visu dienu, gribās tikt mājās. Bet skaistums, es jums teikšu, kāds skaistums. Vienkārši superīgs. Viss sasnidzis, sniega, kārta klāta, bieza. Nebija sniega, ja tur kaut kāds minimāls šis tas uzkrita pa ziemu. Un tagad ziema tāda, aprīlis, jā, es nokavēju, aizgulējos, davai, maisus verat vaļā, izgāžam sniegu ātri. Ko nepaspējām pa ziemu, tad to paspēsim tagad. Uz maksimums ķēdēm vēl neesmu braukusi. Nācies ir braukt ar minimums. Lēnītēm ejam. Joprojām temperatūra tāda nulīte, pusiņš kaut kas tāds. Braucam.
samazināju jau distanci, man atkal ir jāatpaliek, man vēl jāteica. Es domāju, kas uz kurām brauc, tas saprotu, ko es runāju. Jā, šeit mazliet slidenāks tas ceļš. Mazliet sāka krist vairāk sniegs un temperatūra krītās 32 grādiem ārā, tas jau ir mīnus. Tāds līkums nesmuks. Nesmuks līkums. Tur ir cementa barjera tā. Skatāmies, kur man piekabot līkuma neiet man apdzīt man. Jā, tā mašīna kā circens pelnos. Nesaprotu. Tiešām kā circens pelnos maisās starp fūrēm. Nu, kur tu ātrāk aizbrauksi, draugs? Nu, kur? Sataisīsi, nu, ļoti skaisti, ļoti skaisti. Sataisīsi šitā, tad tieši aizi un tad būs lēnām, brauc lēnītām, prātīgi, nu. Bez pieredzes Kalifornijas šoferi reizi gadā sniegs izkrīt, nu labi, ne reizi gadā vairāk, bet tāpat nav viņiem tādas tās pieredzes, kā varbūt tiem, kas ziemeļos dzīvo, jā, un sastopas šo ar sniegu daudz biežāk ir lielāks viņiem pieredze braukšanā. Kalifornijas šoferi, nu viņai pat īsti neprot pa lietainu laika braukt, jo nav mums tāda lietus arī tik bieži. Kur nu vēl pa šādiem laikapstākļiem? Braucam lēnītām, pagaidām braucu 45 km/h. Viss smuki iet. Uz pagriezieniem mani nemētā pagaidām. Nu, nekur nav sametis, necenšas mani piekabi apdzīt. Es turu kāju uz gāzes pedāļa. Čuk, lai mani velk uz augšu, izvelk to piekabi. 30 jūdzes stundā. Ķēdēm maksimums var braukt 30 jūdzes stundā. Es pat, man liekas, tagad 25 braucu. Jā, šeit jau sniega vairāk paliek uz ceļu. Es domāju, ja kāds no jums ir šoferis, kas brauc pa Eiropas fūrēm, ja kas brauc noteikti uz Norvēģiju, uz Zviedriju, uz tiem galiem, domāju, jums gan noteikti ļoti liela pieredze pa šādiem ceļiem braukt. Ja jūs vēl noteikti ne tādiem sliegiem braucat priekš jums, es domāju, šis tāds kā semečkas, jā? Liekas sīkums. Ierasta diena kaut kur noteikti Norvēģijā. Nezinu, kā jūs to dariet. Tas ir malači tiešām cieņa visa jums, kas braukā pa tādiem sniegiem un vedājiem. Mājās jau iekurta pirtiņa mani gaida. Gribās tomēr mazliet uz tās gāzes pedāļa uzspiest ātrāk pabraukt, bet nevajag. Pēc tāda laika pirtiņā tas ir tieši tas, ko vajag, pēc tāda stresa, pēc tādiem augstumiem, pēc sniegiem. Jā, domāju, ka šogad vairāk nebraukšu. Nu, nesanāks pa sniegiem braukt šeit tev. Pat ar ķēdēm braucu. Viss smuki iet. Piekabe negrib mani apdzīt. Ai, kā man nepatīk šādi te līkumi. Galvenais, lai piekabe mani neapdzina. Tomēr, laikam, kaut kāds svars man mazliet ir. Kaut ko spiežiņi zemē bišķīti nav tā, kad piekabe grib iet projām. Man tās ķēžu skaņa patīk ļoti. Nezinu, kāpēc. Kaut kāda liekas īpaša romantika dot pie visu šitā. Ok, šo mēs līkumu izgājām. Ceļamies tagad kalnā. Esam jau būs no kalna lejā brauksim, tad jau būs drošāk šis tas posms ir. Silts ārā, 31 grāds, bet tad beiga augstuma kā tika, tad zitīgi augsts.
sēžu kabīnā iekšā, ja es izietu ārā pasādāt, es domāju, es tā neceļu. Tur tālāk kalni vienkārši neredzās, tur ir kalni, ja? Nekas neredzās, viss ir pilnībā balts. Pilnībā balts ir, paldies Dievam, kad ceļš redzās. 12. aprīlis, draugi mīļie, pēc lieldienām. Lieldienas pagājušas 12. aprīlis. Atceros ļoti, ļoti sen atpakaļ kaut kad vēl Latvijā. Un gadi varbūt, tad bija kaut kādi 10. Uz lieldienām izkrita nenormāli dziļš sniegs. Bija tā, ka bija tiešām pavasarīgs laiks skaistu. Vienkārši nakts laikā izkrita sniegs līdz gurniem. Bija ļoti lielas kupenes, un tad viņš kaut kā arī pēc 2 dienām viss nopusa, un atkal uzdeva baigos siltumus, bet to es no bērnības gan atceros, jā, tās lieldienas, kad izkrita nenormāli dziļš sniegs. Tas bija kaut kas unikāls likās. Kalnā, nu ļoti labi, ka vēl jau nav satumsis, pašlaik ir 6:30 vakarā. Ļoti labi, ka nav satumsis, jo tums arī redzamību pasliktina. Es domāju, līdz tumsiņai mēs paspēsim izbraukt šim visam cauri. Vismaz šim visam lielumam. Jā, mēs jau principā likam kalna galotnē esam. Tur resterija nāk. Kalna galotnē, tur būs kreisajā pusē būs slēpošanas trase. Tad mēs sāksim biškai pa biškai laisties tā kā lejā. Jā, viss balts, redzēt pilnībā neko nevar. Sveiciens visiem! Kolēģīts ar stabili iet pa priekšu. Paldies liels manam kolēģim, palīdzēja man ar ķēdēm. Jā, tur kalnā. Knapi kalni redzās. Policista kungs brauc man aizmugurē. Policista kungs patrulē ceļus, skatās, lai mēs visi kārtīgi uzvestos. Pareizi. Kādas kupenes sapūstas vai. Es domāju, policista kungs tūlītās stācīs šeit starp joslām. Tāpēc arī nebija nevienas mašīnas, kas mūs īpaši neapdzina, tāpēc, ka visi aiz viņa brauca. Negribēja neviens aptīt policista kungu. Negribēja aptīt. Aizmugurē viņam siksnāvī gadījumā, ja kādu jāpavalk augšā kalnā no mašīnām ir. Pat pagājuši, kad man liekas sociālajos tīklos bija, kā viņi fūri vilka kalnā. Palīdzēja iestrākas ir turavī. Kalna galotnē augstums ir 7239 fīti. Pašlaik atrodamies pašā mēs galotnē. Nepatīk, kā šeit ceļš ir piebraukts. Tāds tā kā ledains 28 grādi, pašlaik ārā ir temperatūra. Blakus atrodas slepošanas rezorts. Jā, ļoti nav labs tāds ceļš, ja tur bija tāds sniegs, kas apkārt tā kā atleca, ja tad te ir pilnīgi no riepām nekas neatlec. Pilnīgi neatlec nekas no riepām, un tas man mazliet biedāja, viņš vairāk kā ledu ir pārvērties. Mašīnas ar brauc, nekas neatlec. Kura vēl viena mani grib iet apcīt, nu ok, labi. Labi, ceļ mani ies par lēnu braucu. Mierīgi jūtos, un tagad mazliet mani nerviņi kutinājas, es jums pateikšu. Mazliet kutinājas tieši tāpēc tikai, ka
ilgāka krava, es tomēr kaut kā baidos. Man tas ceļš baigot drošību neuzsauc uzticību. Labāk, kā saka, lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Viņš pārstāja sniegt. Bet nu skaisti, apkārt skaisti, tiešām vienreizēji smuki. Es arī ielīdu labajā līnijā, kreisajā līnijā, atvainojos, kreisajā līnijā es ielīdu. Tāpēc, ka šeit vairāk kaut kā ir smiltis, skatos, vairāk ir pakaisīts. Nezinu, ja tur aizbraucu tietā, droši, tad es domāju, es arī varu vienkārši lēnītām ripoju lejā. Bremzes nesūtu neko. Ir ok, var braukt, jā, man patīk tas, ka mazliet šeit ir pakaisīts. Ķēdes un pakaisīts, drošāk jūtos. Ja tur bija tiešām vairāk kā tāds tīrs ledus izskatījās. Šeit pa malu mazliet ir tas tā kā putra tāda, ja? Nu, nerviņi kut. Pateikšu, kā ir godīgi atzīšos, jā. Mazliet kutina nerviņas. Tomēr nobrauks visu gadu bija, kad pa sniegiem nebraucu. Šis tās pirmais mazliekam pārbaudījums mazliet ir kutelīga sajūta. Jā, adrenalīns spēlē. Ir forši, nekās, tas viss ir piederīgs pie lietas. Šitam vispār ziemas zeķes uzvilktas kaut kādas tās saucamās. Ķēdes, ziemas zeķes. Iedaras viss pie lietas, tas viss ir pieredze. Tas viss ir pieredze, jāskatās uz lietām no pozitīvā skatu punkta. Braucam pa dienu, bija kolēģis, kas palīdzēja ar ķēdēm. Transportniekiem inspekcijas stacija bija cieta, neriskējām braucot cauri dabūt inspekciju. Oi, korvete nabaks. Iestrēga sniegā, cīnās. Korvete kā tupele tāda izskatās par šo sniegu. Kur tad viņi tagad šādā laikā korveti mazu zemu? Nu, kolēģīt līdīsim man priekšā, es jau redzu. Tas viņš nānu priekšā brauc. Tā, davai, ej.
jāņem ķēdes nost. Zābaciņa man ir ļoti palīdz. Baigi sūdīgā vietā apstājos. Jo blakus arī līnija ir. Šeit ir satiksme. Tur man būs kāpūs ņemt nost ķēdes. Te labi iešu strādāt. Ķēdes noņēmu. Zābeki super. Ķēdes noņemtas. Viss ir labi. Sniedziņš krīt. Rokas nosūšas. Nosūšas rokas, braukšu tālāk. Ļoti sliktā vietā apstājos. Pašā ceļa malā. Protams, ka brauciens. Nevar pabraukt garām, pilnīgi braukt. Visu nesies. Šitais vispār brauc bez gaismām. Priekšā jau parādās saulīte, uz vakaru pusi grib izlīst ārā. Jau ceļš labāks paliek, 33 grādi ārā. Līdz sāksimies. Te jau principā pat sauss arī ceļš. Ko te jau paliek priecīgāk, pat tāda mazliet kā saulīte grib izlīst ārā. Es viņam ķēdes nost. Sāksim tūlītās strauji jau laisties no kalna lejā, un tad jau paliksim vien labāk un labāk. Šeit jau pat asfalts. Man liekas, ka viņš pat ir savus izbraucis. Varbūt arī nav, varbūt maldos. Varbūt arī maldos. Bet, jā, tik līdz tu sāc no šīs vietas laisties lejā, jau paliek tīrāks. Līdz sniega nav pavisam. Tajā pusā tikko bija ķēdes lika uz pretējo jostu, kas brauc. Ir pirmdienas rīts, vakar vēlu atbraucu mājās, veiksmīgi izbraucu visus sniegus ar visām ķēdēm. Tūlītās braukšu piegāda, man tepat pilsētā ir minūtes 20 kaut kādas uz būvmateriālu veikalu jāizved ir prece. Un tad manas 2 nedēļas brīvdienas oficiāli sāksies. Es jau vakar atbraucu. Pamainīju piekabes, pieķēdāju to piekabi, kuru vajaga, atāķēju savējo, manā jau piegādi šodien ar agri no rīta aizbraucu, šoferīts mūs sataisīs. Šodien mums ārā miglains, lietains, laiks tāds tā kā vēlā kaut kādā rudenī vai agrā rudenī, vasarīgs pavisam šodien nav. Tā, kur ir mans braucamrīks? Meklēju manu braucamrīku, tur beigās es noparkojos. Atstāju beigās.